Dievs ir radījis visas tautas, lai viņi meklētu Dievu, jebšu viņš ir atrodams, jebšu viņš tepat arī ir, bet lai meklētu viņu. Un tā ir tā vieta, ko Dievs radītājs ir konstruktors, es gribu sacīt, kas būvēja cilvēku. Viņš ir ielicis cilvēku sirdī, dvēselē, prātā, garā, tajā neredzamajā cilvēkā, ielicis vietu priekš Dievu. Un parasti jau cilvēki mēģina šo vietu ar visu kaut ko piepildīt. Ar naudu, ar ģimeni, ar mīlestību, ar izklaidi, ar atpūtu, ar ceļojumiem, vēl mēs varam skaitīt. Un visu laiku kaut kas nepietiek. Un nepietiek kāpēc? Tādēļ, ka Dievam paredzētā vieta, viņi nav iespējams ne ar ko citu piepildīt. Viņi var tikai piepildīt ar Dievu. Un tas, kas spēj to Dieva ielikto vietu manā sirdī, dvēselē, garā, prātā, ielaist Dievu tur, tam arī dzīvē es gribētu sacīt, bagātība atnāk, ja? Mēs, cilvēki daudz tiecās pēc bagātības, bet bagāts jau nav tas, kuram ir daudz. Bagāts ir tas, kuram pietiek. Amen. Jo tas, kuram ir daudz, viņam nepietiek, tad viņš ir nabaks. Vajag vēl un vēl. Ja man ir miljons, bet man pietrūkst vēl daži miljoni, es esmu nabaks. Un ja man ir 10, eiro vai vienalga kas, un man ar to pietiek, tad es esmu bagāts. Jo bagātība jau nav nomērama ar to daudzumu, ar skaitli. Viņa nomērama ar to, vai man pietiek ar to. Un tad, ja ir Dievs sirdī aizņem to vietu, tad pietiek ar to, kas tev dzīvē ir.